balsot un nesanāca pēc teksta, kas arī domas deputātiem visiem ir redzams. Kā galvenais ugunsgrēka izcelšanās iemesls atkritumu uzglabāšanas procesā ir atkritumu pašaizdegšanās. Jautājums projekta attīstītājam, vai ir bijušas jau šajā teritorijā kādas pašaizdegšanās vai kaut kādi tādi negadījumi? Kurš var atbildēt? Es nevaru precīzi atbildēt. Es esmu, tā teikt, grupas nevis konkrētā tātad Cleanerverse tik detalizēti nezināšu, bet cik man ir zināms, tad attiecībā par pašaizdegšanos, tad būtiskākās šīs te pašaizdegšanās atkritumu frakcijas ir mums labi zināmās koku šķeldas, kurām šī te pašaizdegšanās temperatūras slieksnis ir ārkārtīgi zems. Un protams, kad... Paldies, jūs nevarat atbildēt. Es domāju, ka Bērnu slimnīcā. Es vakar sūtīju bildi, viņš pie mums. Bērnu slimnīca, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Par bērnu slimnīcu, kas runā? Šobrīd izslēdzat, kas? Sanita Tīberga, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Jānis Blaus varbūt varat informēt, jo es zinu, ka pagājuši vasar bija Cleaner šis aizdegšanās. Man ir informācija, ka 2 reizes ir bijis. Tāpēc es lūdzu Jānim Blausam, ja? Jāni Blaus, vai jūs lūdzu varat šo atbildēt? Jā, tā bija ārpus, tā bija šīs te krautuvs, jā, kurām bija šī aizdegšanās īsti. Šis slēdziens mums nav zināms, jo, pažarnieki nav laikam konstatējuši, kas tad bija šis izcelsmes perēklis, vai tā ir tīša dedzināšana, vai tā ir pašaizdegšanās, bet šajā izvērtējumā jau ir tieši arī norādīts, ka šī pašaizdegšanās procesā, kas ir jāievēro projekta izstrādē, kam ir jābūt, lai viņi tur nenotiktos, veidojot šo NAI produkciju.